Laiks šodien ziņu apskatam. Maucam iekšā. Eriks Trumps saka, ka viņu ģimeni kontrola akciju sabiedrība Trump Organization atklās jaunu kriptovalūtu iniciatīvu. Pēc Polymarket datiem vēl joprojām Kamala Harris ir priekšā Donaldam Trumpam jau par 9%, iepriekš tie bija 7%. Apple plāno integrēt USDC stablecoinu bezkontakta maksājumu iPhone'os, ko vēsta šodien Bloomberg. Šim vīram pieder jau 348,6 tūkstoši bitcoinu. Šis vīrs ir BlackRock CEO. FIB nenoliedz un arī neapstiprina Satoshi esamību. Kas ir Satoshi un kāpēc FIB šo informāciju slēp? Mēs to nezinām. Kopējais kriptovalūtu market caps šodien nokritās par 3,4% un tas veidoja 2,15 triljonu ASV dolārus. ASV ETF-os ir gājis mainīgi, bitcoins dienu noslēdzis ar negatīvu zīmi mīnus 81,4 miljoni, Ethereums ar pluszīmi noslēdz dienā ar 10,8 miljoniem. Un ja kas, piesako man, ieliec laiku un nošēro video, kā arī pievienojas manai Telegram grupai, linku atradīs profila aprakstā.